Esiet sveicināti Valmieras sporta studijā. Šodien uz sarunu būšu uzaicinājis vienu no aktīvākajām Valmieras sporta dzīves sekotājām, tajā pašā laikā arī Valmieras pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja Ines Boķa. Sveiks, Ines! Labdien! Tikko ir noslēgušās, ja pirms maz laiciņa olimpiskās spēles. Droši vien pats arī cītīgi sekoja gan latviešu, gan valmieriešu sportistiem līdzi. Kāds ir tavs vērtējums un kā vispār šis pasākums aizdīts? Es domāju, ka man nebija lieli pārsteigumi pirmkārt par tām pašām spēlēm tajā ziņā, kad viņas notiks, jo skatoties tomēr uz to gatavošanos, uz to kontroli, uz tām milzīgajām naudām un līdzekļiem, kas tur tika ieguldīti un vispār, jo es domāju, ka viņas notika priekš Krievijas organizācijas pietiekami tādā normālā līmenī, un to mēs dzirdam arī no sportistiem un no dalībniekiem un no visiem tiem līdzjutējiem, kas tur bija. Tā, ka tas pasākums ir pagājis un galvenais jau prieks, kad par mūsu sportistiem, kad nebijuši faktiski panākumi Ziemas olimpiādēs. Kas bija varbūt tev spilgtākais kāds moments, vai šis bobsleja brauciens, skeletona hokejs, vai varbūt tās vēl kāds, kam tu visvairāk sekoji līdzi? Protams, kad pamatā es centos tomēr arī visādi aizņemtību pēc un ne jau tikai no sporta dzīvo tur, kur piedalījās mūsu sportisti. Un tas ir sākot ar biatlonu, jo tomēr es tā kā gribēju, lai Rastorgujevs tiek augstāk par 11. vietu. Nesanāca vēl šoreiz. Tā šaušana, es zinu, ka tā ir grūta lieta un tur ir bišķiņ jābūt arī iedzimtam talantam, acīm redzot, viņam tas nav tik liels, viņam vairāk jātrenē vēl tieši tā šaušana. Un, protams, arī nerunājot nemaz par bobsleju, kamaniņām un skeletonu, tas pats par sevi, kad mēs tomēr to laiku veltījām, tad mājās ieslēdzām televizoru un skatījāmies faktiski tiešraidzi, cik bija iespējams. Bija šīs sportas atgriešanās, un kad atgriezās ap 2 Oskari no Valmieras, naktī tika speciāls autobusa sagaidīšana organizēta, tā kā tāda tradīcija jau ir izveidojusies. Viņi atbrauc ļoti ātri un naktī, un tai pašā laikā arī cik varējām, tik izdarījām, un tā bija, protams, sagaidīšana lidostā, un es domāju, ka es pats nebiju vispār Valmierā arī tajā brīdī, jo kā sanāca, tā sanāca, bet es domāju, ka pietiekami liela delegācija aizbrauc, paldies pateicu, un tur bija, un galā tas ir tāds brīdis, kad es tā personīgi domāju, ka viņi visvairāk gaidīja satikšanās ar ģimenēm. Un, protams, tas gods ir jāparāda ar līdzjutējiem, bet es domāju, ka tas ar visu tā tīri sirsnīgi un bija ok. Jā, saprot, šī nav vienīgā sagaidīšana un sveikšana. Šodien tev vēlāk ir tāda oficiāla pieņemšana, kur šie olimpieši pie tevis dosies parunāties, un arī saprot, ka pašvaldība kādu finansiāli pat atbalsts ir prēmijas. Doma ir lēmusi, jā, finansiāls atbalsts ir 5000 ir lielajam Oskaram un Mārtiņam un mazajam Oskaram, tiem ir 1500 eiro. Simboliski, nesimboliski, bet zināmā mērā tas ir paldies, un es domāju, ka tāpēc arī tā domē tikšanās, tas oficiālais žests, lai cik puiši jau daudz kur bijuši viņi treneri un paši, bet arī šeit mums tas gods viņiem ir jāparāda, jo viņi to godam ir pelnījuši. Mēs rīkojam tomēr vairāk viņu dēļ nekā pašu dēļ, jo viņi ir varoņi. Jā, šīs sportas godināšana Valmierā tiešām ir tāda kā fundamentāla tradīcija, jo tepat apakaļ 2012. gadā bija vispār šo Londonas autobusu braucāt no lidostas un bija vispār liels pasākums. Tas bija, ilgāk bija laiks sagatavoties visai valstī un tā skaitā Valmierai un, protams, arī tā bija vasara un tas bija 2-kārtais olimpiskais čempions. Oskariem vēl, es domāju, daudz kas priekšā. Un varbūt būs arī tāda sagaidīšana, kas zina. Jā, un ja paskatāmies tīri no statistikas viedokļa, tad, ja mēs vērtējam pēdējās 4 olimpiādas kopā, gan 2 ziemas un 2 vasaras, tad 4 olimpiādēs uz Valmieru atvests 3 medaļas. Tas īstenībā, laikam, priekš tāda mēroga pilsētas kā Valmieras ir augsts sasniegums. Es tā neesmu skaitījis, bet, protams, ka tie ir augļi gan mūsu peltajai, gan celtajai sporta skolu un arī klubu
sistēmai, nu, viņa tā simbioze tāda ir, kā ir, vai ne, un visi saka, ka viņiem pa maz naudas, bet tomēr, lai tādus izcilus panākumus gūtu, nu, tur ir vajadzīgs darbs ne tikai amatieru līmenī, bet jau tāds pamatīgs darbs jau no, kā saka, ja ne no pirmajām klasēm, tad vismaz kaut kur jau no pamatskolas vidus, lai ielikt tos pamatus tam cilvēkam, kas var kaut ko sasniegt olimpiādē. Tā ka tas ir vienmēr Valmierā bijis, un te ir bijusi gan tā sporta skola, gan tie stiprie klubi, un nu, diezgan likumsakarīgi, un tai pašā laikā priekš tik mazas teritorijas, kā Valmiera vai bijušais Valmieras rajons, tik daudz izcilu sportistu. Tur, es domāju, nu, Guinness nav pētīts, bet ir ok. Nu, principā, kā tu minēji, tad vairāk apstākļi, gan, teiksim, šie sportisti, kas ir talanti, sporta skolu, pašvaldības sporta infrastruktūra, principā visi šīs te kompetenti vajadzīgi, lai līdz tam nonāktu. Protams, kad uz šī fona tur mums ir arī olimpiskā vienība, kur arī mēs kaut ko mēģinām viņiem palīdzēt, bet, nu, tas viss ir vairāk vai mazāk patīkami un simboliski, bet galvenais ir, protams, viņu pašu darbs. Un tad, ja tu esi jau zināmā līmenī, tad tur, protams, nāk arī citas gradācijas arī viņiem materiālā iztikšanas ziņā, jo ne paēdis, nepaēdis un nesatrenējies ritīgi 6-7 reizes, varbūt pat vairāk nedēļā, tur nekas vairs lielajā sportā nav panākams. Tā ka es domāju, kad viss tas kopā, tā dzīve nav viegla, bet acīm redzot tie mirkļi, kad tu atbrauc no olimpiādas vai no pasaules Eiropas čempionātiem, viņi acīm redzot ir to vērti. Jā, minēja arī šo te finansējumu, kas ir svarīgi, lai sportisti labi sagatavotos. Latvijā vienmēr valdīs viedoklis, kad mums ir tik daudz to sporta veidu un kad valsts vai pašvaldība katram iedala pa mazumiņam un īsti mums nav šīs te prioritātes, kā piemēram Lietuvā, kad viņi koncentrējas uz basketbolu un viņiem tur arī regulāri ir šīs medaļas. Kā Valmierā ar šiem te sporta veidiem vai ir izdalīti kādu prioritārāk un uz ko ir likts akcents? Jā, tas jautājums ir ļoti trāpīgs un arī personīgi man, jo kad es sāku strādāt par domas priekšsēdētāju, taisni bija tas laiks, kad mēs cēlām Olimpisko centru, un lai gan man arī iezogās tāda doma, ka ir pa daudz tai pašā Valmierā un apkārtnē to sporta veidu, tur sporta skolā, plus vēl interešu dažādas izglītības veidos un tā tālāk. Praktiski gandrīz visi olimpiskie sporta veidi, izņemot, protams, dažus, ar kamanām mēs te nebrauksim. Tad uzceļot Olimpisko centru, tie izaicinājumi nāca vēl klāt. Un, lai gan no vienas puses veselais saprāts saka, nevajag varbūt to vai šito nodaļu sporta skolā vai Vindā vai vēl kaut kur, un tie liek izdevumi viss, bet atnāk vecāki, atnāk treneri piesakās, atnāk entuziasti un saka, galu galā tā ir viņa paša nauda, viņa paša nodokļi, un kamēr var, tikmēr tomēr ir jāvelk, un mēs nezinām, kurā brīdī mums varbūt būs izcils daļslidotājs, un kur atkal no kāda varbūt hokejista izaugs bobsvej vai pilots vai stūrmanis vai vēl kaut kas, un galvenais, ja tais sporta veidos tomēr ir tās grupas un ir tā interese, tad viņas ir jāorganizē, un Valmiera to var atļauties. Grūti gan tas ir, un tas pamats jāliek. Un diezgan droši, ka tie bērni, kas vai no 3. vai no 5. klases tur iet, ka viņi vismaz nemeklēs, kur uzpīpēt, un nemeklēs, kur pasarg Dievs vēl kaut ko sliktāk darīt, vai ne ar visām narkotikām, visu, un tā ir tā galvenā lieta. Un kurš negrib sportā, tur viss ir pilnīgi infrastruktūra attīstīta gan dejošanai, gan dziedāšanai, gan modelismiem, gan visam. Tā ir tā mūsu nākotne, vai ne? Un es domāju, ka arī sports, ko tu prasīji, tas tur viss ir iekšā. Jā, izskatās, ka pamatot, jo mums BMX ir atvedis medaļas, basketbols mums atvedis medaļas, arī šeit futbolā 1. līgā mums medaļas valsts prezidenta balvu pulcē, tā ka izskatās tomēr kaut kā sanāk salāgot ar visiem. Priekš tās mūsu mazās pilsētas un viss, it kā tu zemapziņā jūti, kad ir kaut kas pa daudz, un kurā brīdī mēs vai apstāsimies, vai pietrūks līdzekļi, bet tai pašā laikā tā ekonomika bišķiņ iet uz augšu, un protams, ka kaut kam pirmo reizi iedot naudu ir grūti, bet atņemt pēc tam vai pārtraukt, tas ir praktiski neiespējami. Un tā ir tā dilēma, un kurā brīdī un kā mēs ko darīsim, bet pagaidām viss notiek, un mums vēl lielākas ambīcijas, protams, droši vien tur tie jautājumi būs, vai ne? Un tad būs arī varbūt vēl lielāki izdevumi, bet kas tad, ja ne mēs Vidzemē, un daudzos gadījumos arī Latvijā.
Jā, zinām, ka liela daļa nauda aiziet tieši profesionālām sportam, kas ir šī aizberga redzamā daļa, bet ļoti daudz arī ir šī jauniešu sporta skola, kur daudz audzēkņu trenējās. Arī tas amatieru sports ir nepieciešams, lai, teiksim, pilsētas iedzīvotāji varētu veselīgi savu šo dzīvesveidu, vai nav tā, ka netiek apdalīti šie jaunieši un amatieri? Protams, vienmēr var vēlēties vairāk, bet ja pastās uz mūsu sporta skolas budžetu un visu pārējo, tad mēs redzam, ka ir pietiekami, jo tomēr dažādi sporta veidi ir jāšķir. Un tad, kad es pirmo reizi izlasīju, kad mūsu basketbola komanda, kas mums ir faktiski vienīgā tāda, teiksim, profesionāla vai pusprofesionāla, kad viņi ir visapmeklētākā visā Latvijā, ieskaitot, es tā saprotu, visus futbolus un visu pārējo, vai ne? Jā, tā ir. Tad par ko mēs runājam, vai ne? Tātad arī tā interese ir, un līdz ar to arī visiem vidzemes bērniem, viņiem ir tomēr interese tik gan tai mūsu futbola komandā, kas ir pirmā līgā, jo, ja viņi būtu augstākā līgā, viņi tur diez vai tiktu lielākā daļa, gan tai basketbola komandā, un tur ir interese no visas Latvijas sabraukt sportistiem un spēlēt, varbūt ne vislielākā kaluma zvaigznēm, jo tur ir atkal citi preiskuranti, ja tā var teikt, bet arī tiem, kas vēl tikai uz to tiecās, vai ne? Un tur mums atkal ir piemēri, kā zēni izaug un aiziet tālāk, un meitenes arī, vai ne? Tā, kad mēs esam tādā normālā līdzsvarā. Es gribētu teikt gan par bērnu sportu, gan par jauniešu sportu, gan par pieaugušo. Gribēt var vienmēr vairāk un labāk, un ir dažādi pārmetumi arī no sporta sabiedrības, arī no ļoti ieinteresētiem cilvēkiem, un katrs ir savu sporta veidu aizstāvis, un varbūt kāds teiks, ka ir pa maz tam klubam un tam klubam. Tas tā ir, bet visiem man nevar iedot, jo es saku, mūsu, teiksim, kaut vai sadarbības partneri vācieši, viņi var tikai pabrīnīties, cik mēs velkam, cik mēs daram, un ne tikai sportā, bet arī pašdarbībā, kultūrā, mākslā. Jā, pieskāries arī nedaudz nākotnes projektiem. Kā mēs zinām, gan šovasar, gan iepriekš tika runāts par Vidzemes olimpiskās centra infrastruktūras paplašināšanos. Un 3 gan objekti nav, bet, kā saprotu, peldbaseins ir apstiprināts un tad Valmierā taps jauns peldbaseins. Jā, projektēšanas stadija iet uz beigām, drīz projektētājiem jādod, un tad jau atliek tikai organizēt iepirkumu. Tas viss nav viegli, tas viss ir padarāms, nauda ir. Nauda būs, un peldbaseins, es domāju, ka tur tāda liela strīda par to absolūti nav, un arī BMX sektā trase, es tur redzu tā, ka, lai arī ir daudz noliedzēju un prasa, kāpēc jums te 2 un pat 3 varbūt BMX trases apkārtnē, šī būs šī gadsimta celtne tādā izpratnē, ka es domāju, ka tur viņai jādod pavisam vēl cita elpa, un katrā ziņā es tur redzu, ka tur var notikt gan stadionu krosi motobraukšanā, gan, protams, BMX visdažādākos līmeņos, un vēl jādomā, un pietiekami radoši teikt kolektīvs, gan Vidzemes olimpiskā centrā, gan visa sabiedrība Vidzemē sporta, kas nodarbojās un kultūru un mākslu, lai šai te slēgtajai, unikālai, faktiski ar jumtu tikai slēgtajai vietai, vai ne, kas arī būs visā šajā kompleksā olimpiskā centra, iedotu pavisam citu elpu. Un ja mēs šeit runājam bišķiņ par tādām lietām ar mīnusu, tad vienā lietā es esmu nedaudz vīlies, un to es arī šeit varu atklāti pateikt, kad es domāju, ka, piemēram, mūsu futbola laukumu izmanto pa daudz maz, un tieši starpsezonu periodā, tagad es skatos, ka bišķiņ kaut kāda dzīvība ir, bet tur es esmu tomēr nedaudz vīlies futbola sabiedrībā. Protams, viņiem ir sava attaisnojuma viss, ka viņi varbūt labāk grib spēlēt zālē vai kaut kur citur, bet tad, kad mēs cēlām, būvējām, faktiski šo te stadionu mums daļēji arī dāvināja, vai ne? Vismaz pirmā brīdī, kā pēc lielā sasnieguma futbolā, ka mēs iekļuvām Eiropas čempionāta finālā Latviju, vai ne? Tad tur es domāju, ka gan šis futbola stadions, gan ar tas slēptais BMX tā trases vieta, kad tur ir vēl un vēl jādomā, lai viņus pēc iespējas vairāk izmantot, jo braucot, teiksim, arī reizēm ārzemju komandējumos, es redzu, kā izmanto šos te
mākslīgos segumus un visu cauru gadu un daudz smagākos apstākļos nekā mums šodien. Jā. Un par šo te peldbaseinu, kā krīt izvēle tieši, kad peldbaseins būs šobrīd prioritāte no šiem 3 objektiem un kā vispār var pie tā tikt? Vai tas ir valsts atbalsts vai... Tas ir valsts atbalsts, tas ir, protams, reverants liels Valmierai gan par to, ka viņiem te ir peldēšana bijusi no sākta gala un pašlaik, es domāju, mūsu peldbaseins ir viskritiskākajā stāvoklī un tieši tehniskā ziņā, un tad ir tā izšķiršanās, tagad būvējam jaunu, protams, tas ir vismaz 2,5 reizes dārgāk vai atjaunojam veco, kas arī ļoti dārgi, un, protams, mēs tur neuzbūvēsim ne vairāk celiņus, ne iekārtosim bērnu baseinus, ne visu pārējo spā zonu. Tāpēc es domāju, ka lēmums ir loģisks un tur ir jāpasaka paldies arī deputātiem, kas pārstāv gan Valmieru, gan apkārtni, gan par sapratni, kad šis te kopējais komplekss faktiski, vai ne, ko akceptēja kā vienu veselu, tas ir, un akceptēja arī Olimpiskā komiteja un deputāti un nobalsojot arī par budžetu, kad šis te BMX slēgtā trasa plus peldbaseins, kad tam ir jābūt Valmierā un tur vairs šaubu nav. Kad mēs varam gaidīt, kad šī celtne būs pabeigta un kad valmierieši varēs doties izmēģināt šos jaunos celiņus peldbaseinu? Tas ir labs jautājums, bet es domāju, kad sāks būvēt, skaitot jau, ka laiks ir aizgājis, kaut kur 2 ar astīti gadi vajadzētu būt. Sanāk, 2016. gads varētu būt. Tā varētu būt. 15. man tā kā bail solīt, bet, kas zina, redzēs, kā ies. Jā. Un šīs te 2 vēl būvs, kas bija plānā, šis BMX un vieglatlētikas manēžs, vai tie atliekās uz kādu laiku un kā tur ir situācija nākotnē? Tie laikam drusku tā kā atliekās, bet viņi nekancelējās, jo mēs abi esam bijuši Daļiņas stadionā un zinām, cik tur ir šis tas nolietojies, tā skaitā skrejceļš un viss pārējais, tā ka nekur mēs no tā neliksimies, tas, es domāju, ir 5 gadu jautājums, ka tur ir jānotiek kaut kam, lai tas tāds maksimāls gandrīz termiņš. Jā, bet neskatoties uz to pēdējo pāris gadu laikā, tā kā vieglatlētika, varētu teikt, ir nedaudz atzimusi, un šī prezidenta balva ir ieguvusi jaunus apmērus, kā uz šo pasākumu raugies. Tomēr es daudz gadus gan sekojas līdzi un piedalījies. Es esmu priecīgs, ka viņam ir tagad jauna elpa un jauns formāts, lai gan bija arī kritiķi, bet mēs redzējām, ka vecais sevi sāk izsmelt. Protams, vienmēr ir zināma kritika arī par to, kad varbūt tur skrejceliņš ir, mums jāatcerās, kad viņš ir būvēts, ka viņš tur bišķiņi ir tāds vai šitāds, bet mēs redzam, ka tur gandrīz katrās spēlēs tiek sasniegts kāds rezultāts, kas ir tuvu tā gada labākajiem sasniegumiem vai pat Latvijas rekordiem vai kaut kas tam līdzīgs. Tā ka es domāju, ka bāzi ir laba un tur ir arī vieta, kur sportistiem atbraukt un sacensties. Un šie ir viena no nedaudzajām reizēm, kad sportisti tādās vietēji, var teikt, mēroga sacensībās arī naudas balvas nopelna. Jo es vēl vienreiz uzsveru, ka tiem sportistiem, kam nav tie ļoti izcilie sasniegumi, viņiem katrs eiro ir no svara, vai ne? Un mēs esam priecīgi, ka arī šis formāts ir pamainīts. Un mēs spējam atrast arī naudas balvu, nevis simbolisku, bet vismaz kaut ko. Jā, šogad arī tieši 20. reize, jubilejas reize šim te pasākumam. Jā, laiks skrien, formāts ir. Daudz konkurenti ar mums valstī nav uz šādiem te pasākumiem, jo galvenā disciplīna visiem sporta veidiem vieglatlētika, es neteiktu, ka viņai ir ļoti liela atbalstīšana un vilkme tā, teiksim, kopumā pa Latviju, tāpēc, ko varam, to daram. Un atkal tas ir kaut kā iznācis Valmierā. Jā, vēl paturpināt par Vidzemes Olimpiskā centra attīstību, tad aizvadītajā vasarā ir tāds kā jauns projekts, jo mēs zinām, ka Gaujas stāvie krasti vienmēr ir tāda kā firmas zīme Valmierā, tad šī teritorija ir krietni iekārtota un izveidot šis turismu, ja sajūta parks. Pats droši vien arī es bijis. Jā, protams, un man tiešām prieks, ka no sākuma mēs raudzījāmies, ka var kāds arī palīdzēt
un bija pat gandrīz jau viss kārtībā saistībā teiksim, ar Latvijas valsts mežiem, bet, diemžēl, un tas ir pilnīgi saprotams, kad viņi nevar ielikt naudu svešā zemē, tāpat kā pašvaldība nevar svešā zemē naudu ielikt, un šī zeme, kur atrodas Stāvie krasti, pašvaldības īpašums, un mēs iztikām ar saviem spēkiem, un pirmkārt ar Vidzemes olimpiskā centra un citu sportistu līdzjutēju vienkārši valmieriešu iniciatīvu un arī tādu, kā saka, aizraušanos, un tas ir tāds, es domāju, vienreizējs objekts. Vēl nesen bija aizgājis apstīties, kā tie koki pārziemo, mētelīši pamatīgi, ziema ne tik liela, bet katrā ziņā es domāju, ka darbs tur ir vienmēr un visu, un var tikai novēlēt turpināt, un lai pietiek entuziasmu. Un Stāvie krasti, neskatoties uz to, ka viņi paši veido, Gauja pati veido Stāvos krastus un veidojās, tas, kas mums ir palicis un ko Gauja mums atstāja, ka tas sakopies. Kā vispār pašvaldība raugās tādā 5 gadu perspektīvā, ko cer sagaidīt no Vidzemes olimpiskā centra? Protams, kad jaunais izaicinājums būs peldbaseins, ja? un mēs ļoti ceram, ka viņš strādās bez dotācijām, tāpat kā daudzas lietas. Vidzemes olimpiskā centrā ir, protams, lietas, kas ir jādotē, un tas ir pilnīgi loģiski, un tas jau mums bija salikts līgumos būvējot olimpisko centru, kad Latvijas olimpiskā komiteja skaidri pateica, ko jūs gribat vairāk un ko jūs gribat labāk, un kas nav atkarīgs no mums, jums ir jāpalīdz ar savu naudu, un ar to arī deputāti un Valmieras pilsētas doma un iedzīvotāji visi, kā saka, akceptē. Tā, ka mēs gaidām, protams, jauno būvju labāku izmantošanu, ideāli izmantošanu, ne labāk tā vēl nevar teikt, vai ne pēc iespējas, lai viņas nestu gan sportistiem, gan fiskultūriešiem prieku, gan arī varētu viņus uzturēt. Protams, tas ir izaicinājums arī bišķiņ par to futbola laukumu, ko es teicu, un jo mums vairāk šeit brauks dažādi viesi, un jo mums vairāk šeit brauks dažādas, kā saka, izlases dažādi līmeņi vai sporta klubu, kas gribēs nomāt mūsu viesnīcas, mūsu zāles, mūsu ledus un visas pārējās būves un gribēs šeit atpūsties jo labāk. Un, protams, mēs arī gaidām, ja Olimpiskais centrs kopā ar Valmieras pilsētas pašvaldību varētu uzņemties arī kaut kādas funkcijas, audzinot jaunos sportistus no visas valsts. Tas ir jau runas par BMX un vēl šo to varbūt. Jā, vēl par BMX. Kā tavuprāt, pārējā Latvija redz šo te imidžu vai Valmieras tēlu sporta nišā, jo pirms kādu laiku bija izskanējis, kad Valmiera ir riteņbraucēja pilsēta. Vai tā var piekrist? Es domāju, ka daļēji var, bet viss mainās, vai ne? Un ir šā brīža varoņi un ir varoņi, kas ir izpelnījušies iepriekš to slavu. Un, protams, visās sporta un Latvijas vēstures grāmatās tas paliks. Bet dzīve mainās un pēkšņi mums uzradīsies 2 izcili basketbolisti, teiksim, NBA līmenī, pasapņosim, vai kāds izcils volejbolists un teiks, ka lūk, florbols ir īstais, vai ne, un daļai būs arī taisnība, vai ne, ja viņš pēkšņi būs pa olimpisko sportu veidu, tur izcili panākumu kādam. Tā, kad es domāju, ka tas viss ir attīstībā un Valmierai ir tā priekšrocība, ka viņu var kļūt tiešām pa lielu centru, gandrīz vai 11 sporta veidiem, ja tā dziļi paņem, ka tur pēkšņi, ja kāds izcils talants uzrodās. Bet tā galvenā sūtība jau ir, ko jau es iepriekš teicu, lai pēc iespējas vairāk nodarbotos ar fizisko kultūru un sportu, tieši jaunieši un arī vidēji un vecāku gadu gājumu cilvēki, lai vienkārši nav jāstrādā visādas citādas, kā saka, muļķības un lietas, bet tiešām var gan atpūsties, gan pēc tam pilnvērtīgi strādāt savā pamatdarbā. Jā, vēl saistībā ar šo jautājumu, vai mums visiem šiem sporta veidiem pietiks bērni, zinot šo demografisko situāciju, kas tomēr pēdējos 10 gadus tomēr nav gājis uz augšu? Tas ir tas pats galvenais jautājums. Un tā cīņa par iedzīvotāju, par bērnu, tā ir katra pašvaldības vadītāja galvenā cīņa, jo mēs visi savās pašvaldībās, sākot no vismazākās un vislielākās, jau tagad šajos gados esam radījuši ideālus gandrīz bērndārs, skolas, daudzās vietās arī sporta skolas, mākslas skolas, vēl šo to, un redzam, ka bērnu skaits iet mazumā. Un tad ir šie te jautājumi,
kā mēs to visu aizpildīsim. Protams, ka tas ir nežēlīgi, bet mēs cenšamies gan tos bērnus aicināt no citurienes, gan tos pieaugušos darba vietām un tā tālāk un tā joprojām. Un tā ir objektīvā realitāte, un objektīvā realitāte varbūt ar laiku būs arī varbūt kaut kāda vairāk imigrācija uz šejieni, redzēs to visu laiks rādīs, vai ne? Bet katrā ziņā pagaidām mums ir infrastruktūra un viss šeit sakārtots, kur dzīvot un strādāt, un viss ir pārpildīts, vai ne, no iedzīvotāju viedokļa. Sporta būvs mums ir neliela rezervi, bet tas viss ir domāts tikai vidzemē un vidzemniekiem un valmieriešiem. Un es domāju, ka tukšs viņas nestāvēs, un tā tendence tomēr jau ir vienam otram braukt arī atpakaļ, viens otrs vēl brauc prom, jo, protams, algu līmenis nav visur salīdzināms un vienāds, un ir tā minimāla alga 2 un 3 reizes lielāka citās valstīs nekā pie mums, bet mēs attīstamies, un tomēr, kur ir tik labi kā dzimtenē, īpaši jau vēl tādi sportisti kā mums, un viņi atgriežās šodien. Visbeidzot, 2014. gadā vai tālākā nākotnē, ko tu redzi, kas varētu būt nākamajā lielajā sasniegumā, jo, kad mēs bijām sporta laureātā, kas bija par 2013. gadu, mums bija ļoti daudz vesela rinda sportisku apbalvot, kas tavuprāt varētu būt nākamajā, kas šogad? Man pilnīgi nav ideju, jo es saku... Vai basketbols atkal īstenīs nedēļas? Pirmkārt, kurā pirkstā gribi, man visi sporta veidi patīk, jo es pats arī esmu galīgi amatieru līmenī nodarbojies savā dzīvē vismaz ar 5-6. Bet spēlējies vai darbojies kaut kādās komandās vai individuāli. Un tie pāri arī, un es arī varu skatīties jebkuru. Un tad ņemot vērā, ka mums ir ļoti augstā profesionālā līmenī gan treneri, gan infrastruktūra, gan bērni, kā sportā saka, kurš izšaus, man ir grūti prognozēt. Un tiešām iespējas visiem, sākot no tiem, kas sporto tīro vieglatlētiku un beidzot ar tiem, kas peld, un pa vidu ir visi šie te BMX-i un visi tie vairāk vai mazāk vēl tehniski sporta veidi. Es domāju, arī ledumu jāsāk dot pirmā atdevi jau vai ne, jo jau ir izauguši tie, kas tur cik gadus atpakaļ vēl bija maziņi vai ne, un jau ir hokeisti. Man bail tā prognozēt. Teikšu paldies Inesim par šo sarunu kopā ar mums Valmieras sporta studijā. Cerēsim, ka mums pietiks bērni un šie bērni, kas ies uz sporta skolu, un mēs varēsim runāt par nākamajiem, gan Fadejeviem, Strombergiem, Melbāržiem, un tiešām bail nenosaukt visus, tāpēc pa visiem pārējiem. Tā kā turpināsim sportot un cerēsim nākamajās olimpiskajās spēlēs atkal ierēdzīt kādas medaļas. Paldies, es noteikti domāju, ka būs gan vasaras, gan ziemas spēlēs kāds, kas kaut ko darīs arī Valmieras un apkārtnes popularizēšanai pasaules līmenī. Paldies!